Šīs dienas podkāstu epizodē mēs runāsim ar Mudīti puisīti. Sveiki, Mudīti! Kā jums ir šodien? Labdien! Šodien varētu būt saule un siltāk. Bet ja nav, tad ir jāiztiek tā, kā ir. Mēs varam uzreiz sākt ar to, no kurienes jūs īsti esat? Jūs esat īsti Liepainiece vai jūs? Es esmu absolūti Liepainiece. Ok, brīnišķīgi. Jūs arī ģimnāzijā mācījāties? Vai? Nē, es ģimnāzijā nemācījos, es esmu Raiņu skolas produkts. No 1. līdz 11. klasē es mācījos Raiņu skolā. Un ģimnāzijā, starp citu, 1. vidusskolā es nokļuvu apstākļu sakritības dēļ, jo vispār bija tāda doma, ka es un vēl manas 2 skolas biedrenes, ka mēs pabeigsim augstskolu, mēs iesim strādāt atpakaļ savā mīļajā skolā. Tad, kad pabeidzām augstskolu, tad mūs nostādīja faktu priekšā un teica, meitenes, ziniet, tur vietu nav. un tā kā es biju tā kā pierakstīta 1. vidusskolā, tad man izglītības pārvaldes vadītājs teica, nu, ej, meklē darbu uz 1. vidusskolu. Un tā es nonācu šajā skolā. Un tad sanāk no tā brīža, ka jūs nonācāt šeit, cik tad gadus jūs īsti mācāt? Šogad ir 39. Wow. Šis ir 39. gads. Nākamgad apaļā jubileja. Jā. Jāsasvinēsiet. Kā tad? Ja jūs atnāksiet ar dāvanām, tad es svinēsim. Un ja jūs pieņemsim salīdzinātu ģimnāziju, tad, kad jūs uzsākāt šo skolotāju karjeru un pieņemsim tagad, kas varbūt ir mainījies, pieņemsim kodos skolotājos, skolēnos, vispār dzīvē visapkārt? Nu, nevis tikai ģimnāzijas laiku, bet varam gan ģimnāzijā no iekšā, gan vidusskolas, arī. Kad es sāku strādāt, līdz šim laikam. Es domāju, ka visa sistēma ir mainīsies, tāpēc, ka tad, kad es sāku strādāt, tad kolēģi, kuri bija daudzus gadus nostrādājuši jau skolā, tad viņi ar tādu lielu tādu pietātu un cieņu mēs tie jaunie izturējāmies un tad pieiet un uzrunāt, un tas bija tā diezgan tā prātīgi lēnā, un es jau biju ienācēja, es jau te nebiju mācījusies, un tad kolēģi tādi, viens otrs bija diezgan tāds augstprātīgs un tāds. Man šķiet, ka tas ir mainījies, ka šobrīd ir skolotāju kolektīvā tās attiecības ir pilnīgi citādākas, un arī jaunie kolēģi, kas ienāk, ka viņi uzreiz var sajusties kā savējie. Kā tad jūs grūti iekļauties tajā kolektīvā to laiku? Pirmie 10 gadi jau parasti ir tie grūtākie, pēc tam jau ir tā vieglāk. Bet, man paši pirmie gadi man bija ļoti grūti, tāpēc, ka, mani atsūtīja un uzspieda skolai, un principā tāda liela vajadzība nebija pēc manis kā skolotājas šeit tajā mirklī, un tad bija tā, ka es augstskolā mācījos matemātikas specialitātē, bet man kā papildu specialitāte arī, ka es varu mācīt fiziku pamatskolā. Un tad man mācīja pārzina teica, matemātikas mums priekš tevis nav, var mācīt fiziku. Un tad man šķiet, ka 9 gadus es mācīju pamatskolā fiziku. Tikai fizika, jā? Viens brīdis bija atkal apstākļu sakritība. Interesants laiks. Viss notiek apstākļu sakritības dēļ, jo man Raiņu skolā, man mīļā skolotāja, pateicoties, kurai es vispār aizgāju mācīties par matemātikas skolotāju tieši, jo man vispār bija bail, vai es to varēšu. Un bija Raiņu skolā skolotāja Edīta Pagraba. Viņa pat vienu brīdi bija mana klases audzinātāja, kad es biju tā pavisam maziņa. Man šķiet 4. 5. klasē. Un tad viņa mani te uzaicināja. Viņa zināja, cik mazi ir mana slodze šajā skolā. Un kad matemātikas man nav iespēja mācīt. Un viņa bija uzaicināta tehnikumā par pasniedzēju. Un tehnikums šobrīd, tajā mirklī bija tā ģimnāzijas ēka, kas ir Valdemāra ielā, tur, kur bija
šobrīd man šķiet, ka augstskolai pieder tā ēka. Jā. Tā. Nikolai ģimnāzijas ēka. Jā. Un tur bija tehnikums, un skolotāja pagraba bija uzaicināta tur strādāt par matemātikas skolotāju. Un viņas dēls bija teicis, mamma, es aizgāju speciāli pēc pamatskolas prom uz tehnikumu, tikai tāpēc, lai mēs ar tevi nebūtu vienā skolā. Un tagad, kad es mācos tehnikumā, tu atkal nāksi man pakaļ. Un tad skolotāja pagraba ieteica mani, es aizgāju parunāties. Man tobrīd bija 25 gadi, varbūt pat mazāk. Un direktors, es šobrīd nezinu vairs uzvārdu, kas tobrīd bija, un es tādu kautrīga jauna meitene aizēju, un viņš saka, vai cik labi, mums ļoti vajag matemātikas skolotāju, un es saku, kā es tikšu galā, un viņš saka, iedomājieties, jūs jaunu skolotāju ieiesiet, un tur 30 puiši sēž un skatās un gaida, ka jūs mācīsiet matemātiku. Un es jau biju tādu lēmumu pieņēmusi, ka jā, jo tur man patiešām piesolīja pilnu slodzi matemātikas skolotāja darbu. Un tad es atnācu uz skolu un eju pie direktora. Tobrīd direktors bija Muzis. Un es eju pie direktora un saku tā, ka es grasos iet no pirmās vidusskolas projām, jo man piedāvā darbu. Direktors noklausījās. Es šobrīd vēl man tāds priekšā ir, kā tas notika. Viņš noklausījās. Skaidrs. Labi, padomāsim, viņš man saka. Un viss, un mūsu saruna beidzas. Un es tādā neizpratnē. Labi, padomāsim. Un nākamajā dienā mācību pārzina. Man saka, ienāc kabinetā. Un saka tā. Nākamajā gadā mēs tev piedāvāsim matemātikas stundas, tur vienā klasē man šķieties nemaldos, un tad paralēli es mācīju matemātiku un fiziku, un pēc tam es tikai uzzināju, ka direktors bija iegājis pie mācību pārziņas un bija teicis tā, ka jaunos speciālistus nedrīkst to tā palaist, un ka man jādod esot arī matemātika. Tā specialitāte, kas ir manējā. Tas stāsts. Ļoti interesants. Nožēlot, nenožēlot, ka jūs palikāt? Tā kā man nav ar ko salīdzināt, tad principā, nē. Es nenožēloju. Kas tad būtu, pieņemsim, kaut kāda šo gadu garumā jūsu spilgtākā atmiņa ģimnāzijas ietvaros tāda, kas uzreiz? To gan es pilnīgi noteikti nevaru pateikt, jo tās, ir daudz tādu visādi notikumu. Kas teiksim, dzēš kaut kādas tādas, ir kaut kādas tās mazās tās lietas nepatīkamās, un tad nāk kaut kāda tāda ļoti patīkami notikumi, maziņi sīkumi. Vai arī pieņemsim kaut kas, ko jūs izbaudat visvairāk, vai tie ir kaut kādi, es nezinu, jūs mīļākās stundas, vai kaut kāds laiks, kad jūs nākt uz skolu, vai kaut koru ar jūsu klasi? Ko es, kā skolotāja, Man ļoti patīk iet stundās ar skolēniem strādāt. Tieši darbs stundās. Tiešām. Tas ir ļoti patīk. Un tāpēc, ka es esmu viens no tiem retajiem cilvēkiem, kurš strādā skolā un kurš tad, kad sāku mācīties pati skolā 1. klasē, tad es zināju, ka es būšu skolotāja. Tad jūs attiecības ar matemātiku bija labas? Jūs teikt? Skolā? Mācoties pašai, jā, es labi mācījos. Es labi mācījos, un pamatskolā matemātika man ļoti labi padevās. Vidusskolā man stereometrija nebija mīļākais mans mācību priekšmetu daļa, bet jā, es labi mācījos, un arī matemātika. Vidusskolā es mazliet nobaidījusies biju. Un tad es gāju savai matemātikas skolotājai jautāt, kā tas būtu, ja es ietu un mācītos par matemātikas skolotāju. Un viņa teica, protams. Bet tas arī tāds, tā ļoti tā pragmatiski viss, atkal ir interesanti viss apstākļi sakritība, jo man draudzene, viņa bija izdomājusi, ka viņa ies mācīties par sākumskolas skolotāju. Un es tā domāju, tad jau es varētu ar draudzeni iet kopā. Jā. Un
man skolas laikā ļoti labi valodas padevās. Un krievu valodas skolotāja tāda rūpi bija uzņēmusies. Viņa ļoti gribēja, lai es braucu uz tagadējo Pēterburgu, bet tolaik Ļeņingradu studēt krievu valodu un literatūru. Un es tam nebiju gatava pilnīgi un absolūti nē. Un viņi saka, bet ko tad tu darīsi? Es palikšu Liepājā. Tad ko tu Liepājas augstskolā mācīsies? Es viņai saku par sākuma skolas skolotāju. Viņi saka, pilnīgi kategoriski nē. Un tā ļoti pragmatiski man salika visus plusiņus un mīnusiņus. Kā būtu, ja es strādātu sākuma skolā, kas būtu tie plusiņi un mīnusiņi, ja es strādātu ar pamatskolu un vidusskolu. Un tad Liepājas augstskolā bija divas iespējas - latviešu valodu un literatūru vai matemātiku. Tad, kad es mācījos augstskolā. Tā kā latviešu valodu un literatūru, es domāju, man tagad būs kaudzēm, jālabo domraksti. Nē, tā tad ar izslēgšanas metodi paliek matemātika. Kas, tad pamatskolā vai vidusskolā, tad kas ir foršāk mācīt tad tos maziņos bērnus, vai tad tomēr tos vidusskolniekus? Vai... Ir gan tā, gan tā. Nav, ja tā, vien vairāk, vien mazāk. Nē, man ir katrā tajā posmā ir tie savi tie plusiņi un mīnusiņi. un salīdzināt nevar ir. Kā par jūsu ikdienu, kā jūs pieņemsim, varbūt jums kāds īpašs rituāls, kā jūs sagatavojaties, ka jūs braucat no rīta uz skolu? Vai jums ir tāda vai nav? Tāda speciāla rituāla nē, noteikti ir jāpieceļas ir pusstundu jāvēlt ir ar kafijas krūzīti, jo es esmu absolūti izteikti pūce. Absolūti. Un rīts man ir tā, es esmu pusaizmigusi vēl. Un viss, kas notiek man apkārt, ir vienkārši trokšņi. Un tad man vajag to pusstundu ar kafijas krūzīti. Tad es tā, kā es smējos, es dreifēju pa māju ar kafijas krūzīti rokā. Un tad, kad tā pusstunda ir pagājusi un tā man kafija ir izdzērta, un tad es tā, rīts var sākties. Un tad ātri, un tad brauc uz skolu. Ok, un tad pieņemsim, tad, ja jums šī kafijas krūzes tāds mazais rituāls no rīta, jums ir kaut kas tāds, ko zina tikai varbūt kādi jums tādi tuvāki draugi ģimenē, kaut kas, ko nekad neuzminētu skolēni, kaut kāds varbūt hobijs vai kaut kādas lietas, ko jūs darat ikdienā, vai kaut kas tāds, kas varētu pārsteigt citus? Es domāju, ka laikam nē, jo es jau izstāstīšu, jo skolas laikā mazāk iznāk, bet es ļoti relaksējos adot zeķes, tieši zeķes adot. Tas ir mans relaksiņš brīvlaikā, piemēram, ziemas. Bet meitai džemperi, piemēram, es adu jau 3. gadu. Kāpēc ne cimdus pieņemsim, kāpēc 3 zeķes? Tāpēc, ka cimdiem es nemāku skaisti nodīt tīkšķi. Un tad cimdi man iznāktu šitā. Tad paliekam pie zeķiem. Nebraucat sēņot? Sēņot, es agrāk braucu, šobrīd vairs ne, jo man nav kompānijas, lai sēņot. Man agrāk bija, tad, kad vīrtēvs laukos dzīvoja, tad viņam bija ļoti brīnišķīgs suns, un tad viņš bija man kompānija. Tad mēs ar viņu gājām sēņot. Ja mēs tagad paskatāmies uz jūsu kaut kādu ikdienu un dzīvi kopumā, kāds būtu, vai nāk prātā kaut kāds moto, pēc kur jūs dzīvojat? Ja nevar kā grib, jāgrib kā var. Šitā es esmu dzirdējis. Okay, ja jums būtu iespēja vien neko nemācīt, bet jūs būtu jebkurā vietā pasaulē, kur jūs vēlaties atrasties tieši tagad un kāpēc? Kaut kur, piemēram, iedot tagad nedēļu brīvu, kur jūs aizbrauktu vai... Jums ir neierobežots iespējas, ko jūs darat? Jupiters, Mars. Pilnīgi absolūti, nē, es esmu māju cilvēks. Es nezinu. Jūs iemācītos cimdus adīt? Nē. Tos, lai jād tie, kam izdodas labāk. Es labāk, nē. Es palikšu pie zeķiem un es atvainojos pie džemperīšiem. Bet, kur es aizbrauktu? Kur es būtu? Es būtu mājās. Mājās?
nekādas siltās zemes, nekādas Havajas, nekādas Absolūti. kalni, ne? Mājās. Mājās uzbūt. Tas ļoti mājīgs mājas. Tā, ka var. Es esmu māju cilvēks, jā. Un ja mēs atgriežamies tagad pagātnē, vai ir kāds padoms, ko jūs dotu Mudītei pirms šiem 39 gadiem? Padoms Mudītei. Varbūt atskatoties kādām pieredzēm, ko jūs darīt labāk. Es tagad mēģinu tā padomāt. Nu, principā ar tādu tagad ar savu skatu uz to mazo meiteni, kas sāk skolā strādāt. Bet man šķiet, ka tas nav tā tīri manā profesijā vai tīri man šķiet, tas jau ir jebkuram cilvēkam, ka pēc kaut kādiem gadiem tikai tu saproti, kā vajadzēja sākt un kā vajadzēja pa īstam strādāt. Bet atkal jauns skolotājs to, ko var atļauties, to atkal tāds pieredzējis skolotājs, ir daudz lietas, ko nav tās savstarpējās attiecības, kā veidojas. Un tā jauniešu izpratne vairāk ir, jā, jo kamēr tu pats esi jauns, nu tad tu saproti, ko domā jauni cilvēki. Un es laikam teiktu, kā nebaidīties. Jo man ir tādi, kā man meita saka, mazie mazvērtības kompleksiņi. Un viņa saka, mamma, nu dari vienkārši. Notic un dari. Tā kā tai Mudītei es teiktu, nu, nebaidies, dari. Ok, un tad atkal atgriežoties tagad, pieņemsim, nu mēs pabeigsim 12. klasu, un tad kā jūs vēlētos, lai mēs, piemēram, kā skolēni, un tā kā jūs atcerētos, tā kā pēc skolas beigām, ka mēs, tā kā, nu, nezinu, esam tur universitātē, mēs atceros, matemātikas skolotājiem, Mudīt puisīt, un tad kā mēs jūs atceramies, kas būtu tas, ko jūs gribētu, kā mēs jūs atceramies? Nu, zini, kā speciāli gribēt kaut ko. Nu tā. Speciāli gribēt jau nē, jo, nu, ar varu jau neko nevar uzspiest, ja, kaut ko atcerēties. Nu, ir jau kaut kādas lietas, kas paliek prātā un kas aizmestās. Un nu, ja ir kāds labs brīdis, jā, kad mēs kopā bijām un strādājām, nu, tad šat tad satiekoties, kurš puisīt vēl strādā, jā, ļoti labi, jau tur strādā. Nu, tad tas jau ir tās labās lietas. Nu, ja jūs satiekoties, atcerēsties, ka puisīt Mudītei strādāja, paldies! Tas arī ir ļoti jauki, brīnišķīgi. Un kāds tad būtu, jums bija padoms Mudītei, kāda būtu kaut kāda gudrība vai ieteikums, ko jūs pateiktu šī brīža ģimnāzistam? Vai kāds aicinājums kādam no jūs skolniekiem kā kopumā? Es domāju, ka iet un darīt. Un tieši tāpat, kā es teiktu, sev nebaidīties, tā arī jums. Un absolūti nedomāt, ko par mani padomās. Man šķiet, ka šodienas jaunieši atšķirībā no tā laika, kad es biju, jauna meitene, ka mums ļoti izteikti bija tas, ko par mani padomās. Jums šobrīd ir mazāk tas, bet jebkurā gadījumā, ja es esmu pieņēmusi lēmumu, ka ir jādara tā, es eju un daru, un absolūti nedomāju, ko par to domās tur tie apkārtēji. Es eju, daru un izdaru labāko. Paldies par padomu un liels paldies par jūsu laiku. Lūdzu.